Vai zinājāt, ka ir pulksteņi, kas ir dārgāki par mājām? Šajā ekskluzīvajā pasaulē rokas pulksteņi ir daudz kas vairāk nekā tikai laika rādītāji. Tie ir īsti mākslas darbi, kas izgatavoti no dārgmetāliem un ar aizraujošiem stāstiem. Šodien mēs ielūkosimies luksusa pulksteņu pasaulē. Iepazīsim šo vērtīgo laika rādītāju būtību, to skaistumu, mehānismu, precizitāti un dārgakmeņiem, kas tos rotā. Pievienojieties man šajā ceļojumā, lai atklātu stāstus, kas slēpjas aiz 10 dārgākajiem rokas pulksteņiem pasaulē. Pulksteņiem, kas iemieso cilvēka radošuma varenību un mūžīgu skaistumu. No pulksteņu meistaru darbnīcām līdz slavenību un karalisko ģimeņu kolekcijām mēs iepazīsim mākslas un tradīciju vērtību. Uzzināsim, kā rokas pulksteņi, kas ir daudz kas vairāk nekā tikai rotas lietas, kļūst par varas un ietekmes simboliem. Mūsu ceļojums sākas 1943. gadā, kad karš met savu ēnu pār visu pasauli. Un šajos tumšajos laikos luksusa pulksteņu nams Patek Philippe pasaulē prezentēja jaunu pulksteni. Ref. Šodien šis pulkstenis ir novērtēts neticamā $5,7 miljonu vērtībā. Izgatavots no 18 karātu dzeltenā zelta, PW7 aiz sava vienkāršā, bet elegantā dizaina slēpj neticami precīzu mehānismu. Šis pulkstenis ir aprīkots ar tā saukto mūžīgo kalendāru, kas prasa korekciju tikai 200 gadā, un tas ar absolūtu precizitāti seko līdzi laikam. Iedvesmojoties no pulksteņiem, kurus valkāja karaļi un karalienes, Ref. 527 ir mūžīga skaistuma un izsmalcināta luksusa simbols. Sagatavojieties, lai jūs apburtu skaistums. Mēs ieejam pasaulē, kur augstākās klases pulksteņu meistara darbs satiekas ar juvelieri strādājumu mākslu. Jacob & Co. pulkstenis Billionaire, kura vērtība ir $7 miljonu, mūs apžilbina ar savu nevaldāmo greznību un pārdrošo dizainu. Šis ārkārtas pulkstenis ir rotāts ar 260 karātu dimantiem, kas slīpēti smaragda formā. Uz boksera Floyda Mayvezera rokas šis pulkstenis palīdz radīt harismas un spēka auru. Un aiz visa šī spožojuma slēpjas precīzs mehānisms, ko radījuši Jacob & Co. pulksteņu meistari. Atgriezīsimies laikā pie vintage pulksteņu mūžīgā valdzinājuma. Tur, kur vēsture saplūst ar meistarību. Lūk, Rolex Daytona, kas piederējis Holivudas leģendai Paulam Newmanam. Šis pulkstenis, kas savulaik rotāja viņa roku, ir kļuvis par kultūras ikonu. Entonē gadā izsolē tas tika pārdots par rekordaugstu cenu $7,8 miljoniem, un tieši tā raksturīgais cipernīcas dizains un unikālais gravējums padara to par visu laiku dārgāko Rolex pulksteni. Ikoniskā aktiera, kurš to valkāja, stāsts, kā arī tā lieliskais stāvoklis veido tā neizmērojamo vērtību. Patek Philippe Ref. 150, kura vērtība ir $203 miljonu, ir īsts pionieris pulksteņu ar mūžīgo kalendāru jomā. Šis revolucionārais pulkstenis, kas tika laists klajā 1940. gadā, bija pirmais pasaulē, kas apvienoja mūžīgo kalendāru un chronogrāfu. Tikai 4 šī pulksteņa eksemplāri tika izgatavoti no tērauda, kas padara to īpaši pieprasītu kolekcionāru vidū. Patek Philippe Ref. 505 iemieso zīmola filozofiju. Nemitīgu tiekšanos pēc pilnības filozofiju, kas iezīmēja laikmetu luksusa pulksteņu pasaulē. Ref. 500 pacēla pulksteņmeistara arodu jaunā līmenī un joprojām kalpo kā iedvesmas avots. Chopard 201 karat pulkstenis $25 miljonu vērtībā ir īsta gaismas un spožuma simfonija. Ar Foston 774 dimantiem, kuru kopējais svars ir 201 karāts, šis pulkstenis mirdz kā zvaigžņota debesis. Chopard 201 karat pārsniedz tradicionālās juvelieri strādājumu robežas, radot elpu aizraujošu gaismas un ēnu spēli. Chopard meistari katru dimantu ir ievietojuši ar rūpīgu precizitāti, radot ārkārtīgi skaistu dizainu. Jaeger-LeCoultre Joaillerie Stosoviet Manchette pulkstenis aptuveni $206 miljonu vērtībā ir unikāls karaliskā mantojuma un pulksteņu meistara meistarības apvienojums. Izgatavots par godu karalienes Elizabetes Taunard kronēšanas 60. gada dienai, šis pulkstenis ir nevainojams pulksteņu meistara amata un mākslas savienojums.
Joaillerie Noselenjet Manchette ir slavens ar to, ka tajā atrodas pasaulē mazākais mehāniskais pulksteņa mehānisms. Tas ir kas vairāk nekā tikai pulkstenis. Tas ir karaliskās vēstures fragments, laika un tradīciju simbols, kas ir piesātināts ar eleganci un varu. Breguet Grand Complication Marie Antoinette, pulkstenis $30 miljonu vērtībā, ir leģenda, kas atzimusi no pelniem. Izgatavots 1782. gadā karalienei Marijai Antoinetei, šī pulksteņa stāsts ir apvīts noslēpumā un intrigās. Radīts, izmantojot 18. gadsimta labākās tehnoloģijas, Marija Antoinete ir bagāts ar sarežģījumiem un inovācijām. Pēc tam, kad tas gadsimtiem ilgi bija pazudis, pulkstenis tika atrasts 2007. gadā, izraisot lielu sajūsmu pulksteņmeistaru pasaulē. Patek Philippe Grandmaster Chime ir īsts pulksteņmeistara meistardarbs, kas parāda, cik tālu var aizsniegties šīs mākslas sarežģītība. Šī pulksteņa izstrāde prasīja vairāk nekā 100 stundu, un tas ir novērtēts neticamā $30 miljonu vērtībā. Patek Philippe Grandmaster Chime ir nepārspējams pulksteņmeistara meistarības paraugs. Grandmaster Chime lepojas ar 20 sarežģījumiem, tostarp grande sonnerie, minūšu atkārtotāju, mūžīgo kalendāru un 2 laika joslu rādītāju. Pulkstenim ir divpusējs mancenkarātu zelta korpus, kas ļauj izvēlēties vai apbrīnot ciparnīcu vai mehānismu. Graf Diamonds The Fascination, pulkstenis $40 miljonu vērtībā, ir skaistuma un vērtības meistardarbs. Šis ārkārtas pulkstenis ir inkrustēts ar Sotheby's D6 karātiem augstākās kvalitātes baltiem dimantiem, kas liecina par grafa aizraušanos ar pilnību. 380 karātu bumbierveida dimantu var noņemt no pulksteņa un valkāt kā gredzenu. Graf The Fascination ir daudz kas vairāk nekā tikai pulkstenis. Tas ir mākslas darbs, kas cildina dimantu skaistumu. Graf Diamonds Hallucination, pulkstenis $55 miljonu vērtībā, ir greznības un ekskluzivitātes virsotne. Uzskatīts par dārgāko pulksteni pasaulē, Hallucination ir rozā, zilu, dzeltenu, oranžu un zaļu dimantu triumfs. Krāsas saplūst nepārspējamā skaistuma sprādzienā. Graf Hallucination ir daudz kas vairāk nekā tikai greznība. Tas ir nenovērtējams mākslas darbs. No Patek Philippe pulksteņa mehānismu precizitātes līdz Graf Diamonds laika rādītāju spožumam, mēs esam ceļojuši laikā un izpētījuši pulksteņu pasauli, kur satiekas māksla, vēsture un greznība. Luksusa pulksteņi ir mākslas darbi, kas cildina cilvēka ģēniju, bezgalīgu iespēju simboli. Kurš pulkstenis jūs fascinēja visvairāk? Pastāstiet mums komentāros zemāk. Abonējiet kanālu Tuvāk greznībai, lai uzzinātu vairāk par meistarības un luksusa pasauli. Greznība ir sinonīms mākslai, vēsturei un izcilībai. Kurš pulkstenis iekaroja jūsu sirdī? Abonējiet un sekojiet mums, lai atklātu apslēptos greznības stāstus.